Kā ar garantiju ieskābēt skābs kāpostus? Ņemam kāpostgalvu, kura ir vairāk plakana nekā garena. Jo garanajai kāpostgalvai veidojas gaisa kabatas, tā gatavojas ziedēt un ir sausāka. Plakanā galviņa būs sulīgāka. To ēvelējumu es izmantoju rīvēšanas cimdi, ko man ieteica kāda dāma fermentēšanas meistarklasē. Uz 1 kilogramu rīvētu kāpostu es izmantoju apmēram 1 teikarota sāls. Par sāli jūs zinat, bez piedevām, tīra sāls, bez jebkādiem mirdinātājiem, balinātājiem. Un kārtīgi iznesējam, līdz atdalās suliņi tā, ka tiešām tek. Mēs pievienojam iepriekšējo drusciņu no kāpostiem. Tas būs kā ieraugs, kā starteris, kas ar garantiju ieskābēs kāpostus. Šo burku man uzdāvināja draugi. Pildam burkā blīvi. Burkas izmēram nav nekādas nozīmes, tā var būt puslitra burciņa, litrā, 10 litru, ja, kā tas ir man. Virspusi noklājam ar kāpostu lapām, lai kāpostiem skāpstot nepiekļūtu gaiss. Tie, kas vēlētos mīkstākus kāpostus, var paturēt 1 dienu vaļā ar gaisa piekļūti. Tad tie kāposti kļūs izteikti mīkstāki. Ja mēs stingri noslēdzam gaisa piekļuvi, tad kāposti būs kraukšķīgāki. Saliekam blīvi kāpostu lapiņas pa virsu, izspiežam suliņu tā, lai būtu suliņa pa virsu un liekam siltā vietā uz dienām 3 un tad pagaršosim. Bezmaksas fermentēšanas pamatu seminārs pieejams YouTube. Meklējiet fermentēšanas pamati.magonibulēko. Jums viss izdosies!